trešajā nesamontētajā vlogā, kurš šitas paļavom iznāks kaut kad pēc 3 mēnešiem, nezinu. Bet mēs ejam uz vilciena staciju un mēs brauksim ar vilcienu uz Londonu. Ļoti excited, kā vienmēr manos vlogos. Viņš izstāsta tik jolly kā nekad, vai ne? Mēs iepērkamies. Mēs izgājām bez problēmām. Vispār best securities pasaulē. Nav kā Lisbonā, kur visi domā, ka tas ir narkomāns. Vienkārši ielaida visu rindu šitajā tunelī, bet nelaiž iekšā. Mēs izdzina ārā, mūsu autobuss vēl nav atbraucis, un mēs tagad visi ejam, nezinu, kaut kur, ap stūri. A few moments later. Es esmu tā kā trešā persona. Es šeit esmu jau 2. reizi. Es nevienā lidostā neesmu. Nē, īstenībā es visu spiltā. Ātrāds. Ko gaidu Markus? Palēknis. Ka ir secured. Viss kargo ir sameklēts. Šāda lidosta. Tā lidosta. Jā, labām uz Anglijas soļu. Bet noteikti pusdienas. Tad Flixbus ir secured. Markus ir secured. Somas ir vietā. Un mēs braucam uz Londonu. Liverpool Street, bet tad mēs esam ārā no tā briesmīga autobusa. Mēs braucām tik ilgi, mēs braucām vairāk stundu. Visi dzer Guinnessu, neviens nedzer Puskampo. Jā, es šēlā esmu jau 2. reizi savā dzīvē, kas man liekas ļoti crazy. Zinot, uz kuru? Rekur. Spāņi. Tev ir Spāņi? Mēs esam Ņujorkā. Nozags. Tu kaut kādā izmet telefonu nozaga. Markus saka, viņam šis sporta direktors patīk. Palaid gan. Royal Mail ar Starbucks. Tāds Markusam bērnu laukumiņš. Nu, ej, paspēlējies, ej, es pagaidīšu. Look right. Markus reāli džejo ako. Es ieķēru viņu. Jūs tiekat arestēts. Visi tādi vitiši. Nu? Good secured, vispār iemesls, kāpēc atbrauc. Volu nopirku par 4 eiro, crazy. 4 paundi. Rekur. Un, nu, vēl neapakaļīgs, es neesmu pēc šeit Niko no Betas skolā. Cik Betas skolā? Viņi tā kā saitne gribi. Ui. No UK, un pirmā lieta, ko es ēdu, ir beans. Yummy. Šeit mums ir pusfabrikātu hal, jogurts, roltoni, upas un šie te tārti, kurus es tūlīt nogaršošu. Šis tā kā pastel de nata, tikai savādāks. Man garšo. Tur ir marcipāns daudz. Ļoti daudz. Viņš garšo tā kā? Bet apašā ir zapte. Viņš garšo tā kā, ja tu aiziet uz Mego un nopirktu omīšu cepumus, un šis ir reāli omīšu cepums, bet man patīk. Šis labs man garšo. Fuck, jā. Bet no tāda salduma bomba brešiņa. Tev vienkārši cukurs, baģiljons. Nekas normāls, neko normāli nenopirku. Es aizmirsu nofilmēt house tūru, bet nu labi, pēc tam. Tagad izstāsta, ka mēs esam reāli tā kā kaut kādās 5 stāvenēs. Mēs iesim uz metro, brauksim uz vistipiskākajām turistu vietām. Čeri, man bija nauda. Man bija nauda uz oysterkartes no pagājušā ceļojuma. Viņi sakot, likās, ka viņi nesaglabās no naudu, bet no ok, viņi tur ir reāli vairāk kā gadu. Oh my god, liels pulkstenis, you guys. Es varu beidzot pateikt, cik ir laiks. Origo Origo pulkstenis.
tikko iznācām no stacijas, un šis bija priekšā. Šis ir Markus pirmais oficiālais landmarks, un tagad mēs iesim papčēties. Notiek video operātoru lietas. Jūs dzirdat? Viņš dzied. Nākamais stops – Westminster Abbey. Te notiek kaut kāds tūs. Tikko paņēmām avīzi, jo Markus grib palasīt dienas ziņas, re, kur drāma ir Half-Term Hotshot Shannon Spring Cup. Ok. Labi, un tagad mēs ejam uz Britu muzeju, jo mēs gribam skatīties uz zaktām eģiptiešu lietām. Es esmu visos muzejos šeit bijusi, bet, Markus nav tā, kā mēs reāli skrienam visai pilsētai cauri un cerams paspēsim. Mēs esam atnākuši līdz mūsu pirmajam Britu muzejam, un mēs skatīsimies kādus labumus mūsu Britu draugi ir sazikušies savam muzejam. Es jau te biju, bet Markus te nav bijis, un viņš grib redzēt eģiptiešu lietas, tā kā mēs skriesim pēdējās stundas laikā, cerams, paskatīsimies, ko vien var, un jā. Kas par tūsu? Guys, tas ir no mūsu mājām nozagts. Sevilla. Te ir kaut kas no aizkrauklas. Oh my god, te ir aizkraukla. Seagulda, ir Seagulda. Šitas viss ir mūsējais. Ārpus aktas. Šis viss, kas šeit ir mūsējais. Es saku, neviens kaktiņš nav ticis paglābts no Britu garnaģiem. Viss ir reāli šeit. Aizkraukla Latvija. Turpat ir kaut kādi šitās, kā to sauc, koordinātas. Rasciet, bet tas galdiņš, viss šitais galdiņš, kas tur bija, tur 90% bija no aizkrauklas. Kāpēc viss ir no aizkrauklas? Kas notiek aizkrauklē? Mūsu dzenārā visus... Markus, tavuprāt, šādi cilvēki jutās agrāk baznīcā, 19. gadsimtā, ka viņi atnāca un skaļā uz griestiem? Jā. Drops. Bija drops. Oh my god. Uzminiet, kur mēs ejam pēc 3, ierakstiet komentāros, ja nē, tad... Pašēju kājas. Es zinu. Tev var vispār iet? Mēs esam uz Chinatown. Esam ķīniešu bolciņu veikalā. Pagaršosim pandām. Vietā ar Markusu šādā Chinatownā. Es to ēdu pagājuši gadu, un viņš ir ļoti garšīgs, tā kā es esmu ļoti excited atkal šeit būt. Mūsu iepirkumi, un mēs turpinām iet pa pilsētu. Es nezināju, ka Lido ir filiāle Londonā, pie tam ar ķīniešu tērnētu ēdienu, bet okei. Šitā bufete bija tik garšīga, es atceros. So, mēs esam Piccadilly Circus. Ārprāt, cik te viss gaišs. Skatāmies uz reklāmām. Markus filmē čubriku. Tikko nopirkām suvenīrus pa 30 €. Maikls Džeksons un Hamlets. Viņš dara visu pa brīvu, ne tikai Seviļā. Guys, mēs esam šādā vietā Nandos, par ko Markus reibojas. Šeit ir Brazīļu un Portugāļu ēdiens. Man ir mac and cheese, zirņi, chicken wing, un viņam ir garlic breads, visāds wraps un šitāds. Mums ir ko padzerties. Un tad mums ir pirkumi no Chinatown un suvenīri. Šis būs taste tests.
Tātad man ir porcija šāda. Es ļoti esmu excited par mac and cheese, tā kā tas būs pirmais, ko es pagaršošu. Tas tās vienkārši pēc parastiem makaroniem ar sieru. Garšo kā mac and cheese. Tagad zirņi. Es nezinu, kas tur var būt īpašs. Garšīgi zirņi. Tagad chickens. Oh my god, šodien nopatīt. Tad līdzīgi kā mēs Madeirā ēdām. Tā ir mērķis pieaugt klāt. Tagad chickens. Šodien nav mērķi. Es pielikšu, man vajag blogām, es tagad filmēju food review. Pretty good. Mērķis gribu. Yep. Buckingham Palace. Ūdens. Kaut kāds brits mani jau filmē. Tas pārkāp Eiropas tiesību likumu. Cilvēktiesību. Buckingham Palace. Ja karoks... Ja karoks ir uzlikts augšā, tas nozīmē, ka karalis ir mājās. Diemžēl ar mums vairs nav Lizija, bet nu neko darīt. Es aizmirsu parādīt mūsu jaunās cepures, mums ir matching. Mēs reāli turisti maksojam. Mums ir britu maiss, man vēl somēr karoks. Vēl mēs paēdām tos Nandos un bija ļoti garšīgi. Es samaksāju 12 poundus par savu porciju. Un tā kā bija ok. Tāds tā kā Wetherspoons vai drīzāk tā kā ezīts miglā līmenis. Bet, bija forši. Tā kā jā, paēdām beidzot pirmo reizi pa dienu normālu paiku. Un tagad ir kaut kādi 10 vakarā, man tikko izlādēs telefons, bet man ir powerbanks. Un tagad mēs iesim uz pubu dzert Guinnessu. Vamos! Vakardienas ķīniešu būciņa. Mēs braucam ar metro. Kā tu vērtēji savu metro braucienu? Bija labs. Bija labs? Ilgs un garš. Ilgs un garš. Mēs tagad ejam uz Wembley. Oh my god. Ak, Dievs, ir daudz cilvēku. Šis trepas nemaz nav bīstams. Un viena... The crunch of thing, the ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone, London calling to the zombies of death. Līdz arī tā sāla ir tur. Mēs esam But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. Kāds milzīgs karonis tagad. Jā, tas ir ar armiju.
You know what they said, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? And then I felt so much alive. Oh my god. Wat een giro. Met some open. Oké guys, dat gaat weer de halftime show. Het is net zo dat spelen. Contesti con Okaway, Ucraina. Zarbil misin? Oh my god. Oh no. Vai, né? Guys, 3 minutos om weer na. Nou wat? Man's team zo there. Maar Patisse, I don't even like this game anyways. Screenshot, please screenshot guys. Mūsu truba ir klāt. Dabūjām, kur sēdēt. Wow. Izdzīvojām trubu. Tieši 7.
Tieši 7 reizes. Hey, guys, mēs nopirkām Guinnessu. Es teicu, ka tas ir daudz. Labi, es mēģināšu. Mēs splitosim te dzīvi, mums ir jāizdzer līdz šejienei. Man gan jau nesanāks. Ew, mēs jāsaskām. Veiksmi, Džeki. Guys, man gan vēl kāloši. Viņi tā sapietnē. Viņš man tik tālu vēl. Šitā būs augsts. Mēģinām līdz vēl vienai. Nē! O, tu ir perfekti! Mēs splitojām te dzīvi. Nē, paga, man tāds sūdīgi. Perfekti splitojām dzīvi. Nu bišķi milimetri izsot. Ir pesum čeps un zaļa pļura. Te mums ir saldais. Markusam ir krapsburgers, bet viņš ir tās galīgi garām. Tas tā panna piestāja pilnīgi citā vietā, bet mēs abi iekšā. Let me paint this picture for you, baby. Yup. You spend your nights alone, and he never comes home. And every time you call him, all you get's a busy tone. I heard you found out that he's doing to you what you did to me. Ain't that the way it goes? When you cheat a girl, my heart bleed a girl. So it goes without saying that you left me feeling hurt. Just a classic case scenario. Tell as old as time, girl, you got what you deserved. And now you want somebody to cure the lonely nights. You wish you had somebody that could come and make it right. But girl, I ain't somebody with a lot of sympathy. You see, What goes around comes back around. I thought I told you, hey. What goes around comes back around. I thought I told you. Mēs dabujām Canary Wharf avīzes, kur Wharf Life. Un tagad mēs ejam uz... Mēs esam atpakaļ mūsu kribā. Un tagad lasam avīzi un ēdam končus un izglītojamies. Un jā, ārprāts mans make-ups jau ir galīgi garām iztecējis. Un iesim gulēt. Ok. Es iestādu tur goda pakaļ. Nu viss. Mēs mūsu pēdējā dienā. Tā mums te tāds jauks rajoniņš. Otrā pusē tur principā tikai kaut kāda ārzemieši dzīvo. Bet nu jā, vakar tur gribējām uz veikalu. Veikals ir ciet. Tā kā nezinu, būs jāmeklē kaut kas cits. Vistīrākajā Sainsbury's pasaulē. Markus iegādājās sev svaigi ceptas bulciņas. Jā, galīgi garām izskatās. Un mēs tagad ejam uz Tower Bridge. Labi, man aizvara. Ciet, bet tagad viņš ir vaļā. Savu Markus ies un visu nofilmēs. Man tā patīk Daugava. Tev arī? Šitādu laivu mēs vakar braucām. Skaties, kā tur kao tak iekšā tajā upē. Bauda māksla. Ja kāds zina, ierakstiet komentāros, kas tas par mini čačo ir. Viņš ir ceļa lielumā.
burtiski izskrējām cauri National Gallery, jo mums vairs nav laiks. Un mēs dzeram Red Bull šitādu citrus zest, kāds nav nekur, kur mēs neesam redzējuši. Viņš garšo precīzi kā Sprite, tikai ar citroniem vēl. Nu kā, Red Bulls garšīgs? Viņš garšo tā kā Sprite. Zestī. Mēs atkal brauksim ar Elizabeti, lai gulēja te kāds. Pārgājām no plīzītēm uz pilnīgi jaunu infrastruktūru. Liverpool station. Tagad gaidām autobusu atpakaļ. Cerams atbrauks, bet nu, te jau redzēs. Mēs esam atpakaļ lidostā un jā. Pasūtīju ēdamo. Nopirku kastīti, kur iekšā ir rīsi, gaļa un friškas. Un es samaksāju tikai 13 eiro, tas pat nav tik slikti. Pēdējā vārda no Londonas. Paldies par skatīšanu. Paldies par skatīšanos.